Sveiciens visiem! Kā redzējām iepriekšējā video, mūsu pilnais izlādes tests ir noslēdzies. Visi dati, kas tika iegūti par braucienu, bija nosūtīti Avilo serverim, kurus izskatīja attiecīgie speciālisti, un tātad mēs arī esam saņēmuši jau atbildi. Tā kā iesim skatīties, ko mēs esam ieguvuši, kādi rezultāti, ko mums rāda pilnās izlādes Avilo tests. Konkrēto auto iegādājos to Lietuvā. Tas bija tikko atvests no Nīderlandes. Lai arī šim auto nebija visas ekstras no komplektācijas, ko es gribēju, man tomēr galvenais nosacījums bija labs baterijas stāvoklis, jo tas tomēr ir dārgākais komponents šajā auto, kā jebkurā citā elektroauto. Tā kā braucot uz Lietuvu, protams, man bija šī Avilo ierīce arī līdzi, bet, protams, ka pie pirkšana, pie auto iegādes es nevarēju veikt šādu garo testu, jo kurš pārdevējs tad ļaus tagad pirms iegādes izbraukt man 400 km un testēt un attiecīgi uzticēs nepazīstamam cilvēkam mašīnu, kārtos tranzīta numurus, apdrošināšanas un tā tālāk. Tad liek izdevumi, liek riski. Bet zinot, ka Avilo iekārtu varu noteikt baterijas veselības stāvokli ar nobīdi līdz 3%, tā kā tas man bija pietiekoši labi, lai es varētu pieņemt lēmumu par auto iegādi. Tā kā skatīsimies, kas mums te ir, kādi mums ir rezultāti. Šis tātad ir mums pats pirmais tests, ko veicu Lietuvā. Un, kā redzams, state of health, jeb baterijas veselības stāvoklis, mums ir 91,8%. Lūk. Un, jā, šis tātad tika taisīts, kā mēs redzam, 3. aprīlis. Attiecīgi mēnesis jau ir apritējis. Lūk. Un to mēs arī tagad salīdzināsim ar mūsu pilnās izlādes testu. Lūk. Un tas mums ir 94%. Tad te mēs redzam state of charge sākumā 100%, beigās 10%. Temperatūra, kā mums ir turējusies 15-17 grādi aptuveni. Lūk. Un te arī redzams nobraukums. Tātad var sareiķināt, cik tika nobraukt kilometri šī testa laikā. Lūk, un jā, te ir pieminēts nobraukums, iespējamais 474 km, bet tas ir, protams, ņemot vērā VLTP algoritmus, un tas, protams, VLTP, kā zināms, tas ir no sērijas pa vējam, bez bedrēm, no kalna lejā, bez mazai. Bet lai vai kā, tagad ir siltāks laiks, un pēc patēriņa jau es redzu, īpaši braucot pilsētā, ka, ja testa laikā tie man bija virs 17 kWh, tad pilsētā, ja sanāk brīžam kaut kur pastāvēt kādā sastrēgumā un ir temperatūra ap 20 grādiem ārā, tad man patēriņš pat brīžiem nokritās zem 15 kWh 100. Tā kā, ja akurāti braucam pilsētā siltā laikā, tad šie 474 km pat nav absolūti neprecīzi. Tā kā kaut ko iespējams pat tuvu pie tā var sasniegt. Lūk, un tā tad, kāds mums ir par šo secinājums? Tātad pilnās izlādes tests mums uzrāda 94% state of health. Un šis ātrais tests, ko mēs taisījām sākumā, mums iedeva 91,8%. Tā kā pieļaujamā kļūda no Avilo puses tie ir šie 3%, un šajā gadījumā mums atšķirība ir 2,2%. Bet tas, protams, ka ņemot vērā to, ka šī iekārta nolasa datus tieši konkrētajā brīdī no BMS, tātad baterijas vadības. Un Kas to var ietekmēt? To var ietekmēt tādi vairāki faktori. Teiksim, ir otrs padziļinātāks ieskats no šīs pirmās diagnostikas, ko veids, kur bija 91,8%. Te ir redzams, ka state of charge ir 100% un BMS state of health ir 97%. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pati mašīna domā, ka viņai ir 97%.
Lūk, un zemāk redzam temperatūru, 8-9 grādi. Tas ir, protams, zem tās temperatūras, kāda ir optimālā darba temperatūra, un tas mums arī ietekmē šo rādījumu, jo mums ir zemāka temperatūra šūnās, jo mums ir lielāka pretestība. Tāpēc parasti šajā gadījumā state of health mums tiks uzrādīts zemāks kā patiesībā. Otrs, ja kā tad teicu, 100% state of charge, ja mums ir pilna uzlādēta baterija, tad BMS mums mēģina, te redzamas visas šūnas, attiecīgi BMS mums mēģina šīs šūnas izbalansēt pēc iespējas. Tātad spriegums, lai visās šūnās tie būtu līdzīgi. Un te mēs redzam cell voltage delta, tad 6 mV. Tad BMS mums ir pie pilnas uzlādes izbalansējis šūnas tā, ka starp lielāko un mazāko atšķirību ir tikai 6 mV, kas mums ir ļoti labi, bet tas nebūtu nenozīmē, ka baterija ir ideāla stāvoklī. Tas tikai nozīmē to, ka baterijas vadības sistēma mums ir izbalansējusi šūnas pret vājāko šūnu. Jo, protams, ka viņš neļaus pārējām šūnām strādāt efektīvāk, ja viena ir vājāka, jo tas vienkārši var bojāt jau baterijas ķīmiju, un tas jau var palikt arī bīstami. Tāpēc mums ir šis BMS, kas kontrolē šos visus datus un baterijas darbību, lai baterija būtu efektīva un, tā teikt, droša eksploatācijā. Lūk, un ņemot vērā šos visus blakus apstākļus, ka mēs teiksim, ka es tikko atbraucu uz šo mašīnu, apskatīju, un temperatūra nebija optimāla, uzlāde bija 100% pilni, un mašīna ilgstoši stāvējusi, mēs tāpat ieguvām ļoti tuvu realitātei rādījumu, tātad 91,8%. Ja, tātad tie ir tikai 2,2% starpība no šī te pilnas izlādes avilo testa. Un šo testu arī, starp citu, ir redzams TÜV certifikāts. Tātad TÜV ir atzinis metodoloģiju, kā šis tests tiek veikts un kā tiek analizēti dati un kā mēs beigās iegūstam šo te rezultātu. Bet, kas vēl bija interesanti saprast, cik tad mašīna, teiksim, ar ātro testu parādīs, ja mums būs optimālāki apstākļi, ja mašīnai nebūs pilnībā uzlādēts un tikko izbalansēta baterija. Tā kā pēc garā testa veicām vēl vienu ātro testu. Un ko mums parādīja šeit? Lūk, ir jauns ātrās tests veikts. Protams, tā pati mašīna. Un te mums ir 94,1% state of health. 94,1% tas mums atšķirās no pilnas izlādes testa tikai par 0,1%. Tad precizitāte ir ļoti augsta. Un kāpēc mums šis testa rezultāts atšķirās no pirmā veiktā ātrā testa, jo tas bija tieši saistīts ar šiem te blakus apstākļiem, ko tikko pie iegādes varbūt mēs nevienmēr nevaram ietekmēt. Tātad šeit mums baterija nav lādēta līdz 100% un BMS nav veicis tikko pārkalibrāciju un spriegumu balansēšanu. Joprojām BMS uzskata, ka viņam ir 97% state of health. Lai gan tā nav, un to mēs, protams, arī jūtam pēc faktiskā nobraukuma, ko mēs testā veicām. Un būtiski, tātad, ja, redzam arī šeit, kad šūnas mums nav visas vienādas zaļas, tā kā mums ir state of charge nevis 100%, bet 59%, arī spriegums šūnās ir mazāks, kā ir šajā pirmajā ātrajā testā. Un šeit savukārt ir optimālā temperatūra baterijā 15 līdz 16 grādi. Lai arī šūnu delta ir lielāka, 17 mV, tas mums jebkurā gadījumā ļāva noteikt šo te baterijas state of health, jeb veselības stāvokli precīzāk. Kā tas ir redzams šeit, 94,1%. Un tātad, ko tad šī kopaina
ar visiem šiem rezultātiem, ko tā mums liek saprast? Principā to, ka ja pat nav mums paši piemērotākie apstākļi, tad avilo ātrais tests, jebkurā gadījumā ar pietiekoši augstu precizitāti var noteikt baterijas veselības stāvokli. Un, ja mums šie apstākļi ir tādi vairāk ikdienas, ka tas tikko nav kaut kas speciāli gatavots, vai tikko nav veikta ātrā uzlāde, kas uzkarsētu arī bateriju, vai tikko nav bijusi agresīva braukšana, bet baterija ir tādā normālā, optimālā vidus lietošanas stāvoklī, tad šie rādījumi būs vēl pat krietni precīzāk. Bet bez tā visa, bez visiem šiem faktoriem, mēs tāpat iegūstam rezultātu diezgan tuvu realitātei. Jo pie auto iegādes mēs tāpatās nekad neuzzināsim veselības stāvokli procentā, tā teikt, 100%. Jo 100% mēs to varam izdarīt tikai laboratorijā, kad baterija tiek uzlādēta pilna, un tad tā ar pilnīgi ideāli vienmērīgu jaudu tiek izlādēta. Tas ir principā vienīgais veids, kā to noteikt absolūti precīzi bez kļūdas. Bet pie iegādes mums tas absolūti nav vajadzīgs, jo pie iegādes, ja mēs varam saprast kopaini par bateriju, kādas ir šūnas, cik liela ir sprieguma starpība, kāds ir kopējais veselības stāvoklis un state of health, ja mēs to varam saprast pat ar šo līdz 3%, kas parasti ir krietni mazāk kā 3% nobīdi, tad tas mums principā ir tas, kas mums ļauj pieņemt šo lēmumu par auto iegādi. Būtiski saprast pie elektroauto iegādes, vai baterija ir 92% vai 93% state of health, bet vai tie ir 92% vai 80%. Tā ir būtiska atšķirība, kas ietekmēs mūsu ikdienas ritmu, mašīnas eksploatāciju, attālumu nobraucumu un cik mēs bieži viņu lādēsim. Tas ir arī būtiskākais, un to mēs šajā testā arī esam noskaidrojuši. Visi, kuri patreiz ir elektroauto meklējumos, kuri plāno to iegādāties tuvākā tālākā laikā, vai arī kas vēlās vienkārši saprast savā esošā elektroauto baterijas veselības stāvokli, bet nevēlās tērēt tam daudz laiku, daudz līdzekļus un vest uz kaut kādiem speciāliem pilnas izlādes laboratoriskiem testiem. Droši nāciet mūsu mājaslapā www.celdrive.lv vai zvaniet 20 739 588 un mēs jums palīdzēsim.